Labdien! Esmu Jānis Soga, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks un digitālo metodisko materiālu pedagogiem latviešu valodā projekta administratīvais vadītājs. Lai celtu mācību procesu kvalitāti valstī kopumā, šajā projektā izstrādāti digitāli metodiskie materiāli pedagogiem pamatizglītības mācību priekšmetam latviešu valodu 1. līdz 9. klasei 1429 mācību stundu apjomā un vidējās izglītības mācību kursiem latviešu valoda 1, tātad optimālajā līmenī, un mācību kursam latviešu valoda un literatūra 2, padziļinātajā līmenī katram 210 mācību stundu apjomā. Un projektā izstrādātie materiāli, sākot ar šo mācību gadu, tiek ievietot Valsts izglītības attīstības aģentūras e-vidē mape. Pamatizglītības mācību priekšmeta latviešu valodu 1. līdz 9. klasei metodiskā atbalsta materiāla pamatā ir 2023. gadā izstrādātā latviešu valodas mācību programma, kas darba procesā ir pilnveidota un precizēta, nodrošinot mērķtiecīgu un pēctecīgu latviešu valodas mācību satura, tostarp valodas sistēmas, saziņas un tekstpratības prasmju apgūvi. Savukārt vidējās izglītības mācību kursiem pārskatītas un pilnveidotas mācību programmas un izveidoti šie digitālie metodiskā atbalsta materiāli. Atbilstoši mācību paraugu programmām un valsts izglītības standartam ir izveidots metodisko materiālu kopums, par ko sīkāk pastāstīs šajās prezentācijās projekta autoru grupu pārstāvji. Taču ieskicēšu, ka šo materiālu kopumu veido tematiskais plānojums, norādot stundas sasniedzamo rezultātu, idejas un ieteikumus stundas darba organizēšanai, izmantojamos resursus, gan brīvpieejā un mācību materiālos, gan pašu projekta autoru izstrādātus resursus, metodiskos komentārus, ieteikums mācību procesa vai uzdevumu diferenciācijai, ieteikums formatīvajā vērtēšanā un pārbaudas darbus summatīvajā vērtēšanā. Projektā darbojās plašs autoru loks, un projekta ieceres pamatā ir uzstādījums, ka materiālus izstrādā praktiķi skolotāji. Tātad ik viens no šiem autoru grupu pārstāvjiem ikdienā strādā skolā un ir klātesoši izglītības procesā. Un man ir patiesi prieks iepazīstināt ar autoru grupu sastāvu. Tātad 1. līdz 3. klašu grupā strādāja Alīna Kirkopa, Sigita Plotkāne, Ines Eglīte un Daugavpils Universitātes docente Sandra Zariņa. 4. līdz 6. klašu grupā Baiba Rozentāle, Vija Skudra un Gunta Potaša. Savukārt 7. līdz 9. klašu grupas materiālus izstrādāja Ieva Valaina un Dace Putāne. Sākotnējā posmā piedaloties arī Silvai Čaklei, Ilutai Sustenbergai un Elitai Dumpei. Savukārt vidusskolas optimālā kursa programmu izstrādāja Inga Zemīte, Inita Stāmure un Indra Keiša. Savukārt padziļināto programmu Agnese Puķe, Daiga Zirnīte, Raita Šūpola, Māris Bušmanis un kā literatūras zinātnes eksperts piedalījās literatūras zinātnieks Jānis Ozoliņš. Autoru grupām ikdienas darbā palīdzēja didaktikas eksperti. 1. līdz 3. klašu grupā docente Sandra Zariņa, 4. līdz 9. klašu grupā profesora Zenta Anspoka, savukārt vidusskolas kursu grupā RTU Liepājas akadēmijas profesora Diāna Laiveniece. Projekta zinātniskā vadītāja ir Latvijas Universitātes asociētā profesora Ilze Lokmane. Administratīvais vadītājs esmu es, Jānis Soga. Projektā līdzdarbojās arī Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta izpilddirektora Līva Ostupe. Materiālus rediģēja, maketēja literārie redaktori Mārtiņš Laizāns, Evelīna Zilgalve un Velga Polīnska un maketētāji Kristaps Zvaigznīte un Ēriks Lasmans. Visi materiāli ir recenzēti gan zinātniskuma aspektā, gan mācību satura aspektā,
un vēlos pateikt paldies par iedziļināšanos un vērtīgajiem komentāriem recenzentēm zinātniskuma aspektā Lienai Valdmanei, Ingai Narmontai, Sandai Rapai, Elitai Stikutei un Evai Eglājai Kristsonei, savukārt mācības satura aspektā. Paldies recenzentēm Dagnijai Sabalei, Baibai Koemecei, Andai Torai, Inesei Lāčauniecei un Daigai Celmiņai. Kopš 2025. gada februāra tātad projektā ir izstrādāts detalizēts tematiskais plānojums latviešu valodas apguvēju 1. līdz 9. klasē, veicot būtiskus labojumus un pārkārtojumus priekšmeta paraugu programmā, un ir arī izveidot zinātniski pamatot satura un tematu pārkārtojums, tā skaitā tematu papildināšana vai izkļaušana abiem vispārējās vidējās izglītības kursu programmu paraugiem, tātad Latviešu valoda 1 un Latviešu valoda un literatūra 2. Izstrādāti 82 tematu izvērsumi 1. līdz 9. klasē, tātad, kā jau minēju, stundas vai blokstundu līmenī un tematu izvērsumi vidusskolas kursiem. Priecājos par sadarbību ar Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju, kas bija klātesoši materiālu izstrādē no paša sākuma līdz šobrīd brīdim, kad materiāli tiek publicēti, sakot jau ar 2025. gada semināru attālinātā vidē, kad kopā ar asociācijas pārstāvjiem spriedām par metodisko atbalsta materiālu izveidas un izkārtojumu principiem un noformējumu, lai tie būtu draudzīgi un ērti izmantojami mācību procesā. Esam piedalījušies arī semināros un vadījuši darbnīcas gan Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas vasaras metodiskajā nometnē, gan arī Dzan rakstniecības un mūzikas muzejā, strādājot ar asociācijas vidusskolas optimālā līmeņa grupas pedagogiem. Tāpat augsti vērtējam sadarbību ar Valsts izglītības attīstības aģentūras metodiķiem, kas arī ir sniegušas un snieguši būtiskus komentārus un bijuši klātesošas mācību materiālu izstrādē. Paldies! Metodiskie materiāli ir aprobēti gan mācību procesā skolās, gan aprobācijas semināros klātienē. Projekta specifikācija paredz vismaz 30% materiālu aprobāciju, bet katrā ziņā šajā projektā latviešu valodas materiālu aprobācija ir krietni pārsnieguši šos 30%. Un tā no 2025. gada oktobra līdz 2026. gada martam notika 37 aprobācijas semināri Rīgā un reģionos, iesaistot aprobācijā dažādu lielumu un tipa vispārējās izglītības iestādes no Latvijas pilsētām un reģioniem. Semināri rīkot atbilstoši klašu grupām, gan pamatizglītības klašu grupās, gan vidusskolas mācību kursu grupās. Un atbilstošajai klasē pieejamo metodisku atbalstu materiālu latviešu valodai aprobācija klasē notika arī saņemot pedagoģisko novērtējumu no procesā iesaistītajiem skolotājiem. Paldies visiem, kas piedalījās šajā procesā. Un tātad 2026. 27. un nākamajā mācību gadā piekļuve materiāliem e-midē mape tiek nodrošināta visiem Latvijas skolotājiem, aicinot sniegt atsauksmes un labojumus šajā e-vidē, meklējot komentāru iesūtīšanas pogu pie publicētajiem materiāliem. Savukārt no 2028. gada 1. septembra pabeigti metodiski atbalsta materiāli būs pieejami šeit pat e-vidē mape. Paldies visiem par uzmanību. Tagad vārds projekta autoriem un veiksmi materiālu izmantošanā mācību procesā. 2025. gadā uzsākām darbu pie optimālā līmeņa mācību programmas latviešu valodā pārveides un tai pakārtot mācību materiālu izveides.
Pamatojoties uz 2025. gada Edūrio aptauju latviešu valodas skolotājiem un uz Sandas Rapas recenziju esošajai mācību programmai, tika konstatēts, ka viss mācību saturs lielākoties ir vērsts uz vienu, uz sociālo aspektu. Respektīvi, pamatprasmu valodā nostiprināšanai ir domāta tikai 1/4. Savukārt 3/4 mācību materiāla ir sociālajai prasmei. Tika konstatēts arī tas, ka programmas izklāstā trūkst teorētiskās literatūras un avotu. Mērķi un uzdevumi daudz viet definēti neskaidri, tie ir izplūduši, frāžaini ar dažādiem nevajadzīgiem izteikumiem. Un pats galvenais ir nepieciešams pārplānot tematu sadalījumu. Tāpēc bija skaidrs, ka jāveido jauna mācību programma. Plānojot jauno mācību programmu, bija ļoti svarīgi atkārtot un nostiprināt pamatskolā apgūtās prasmes, ievērot valodas sistēmas principu, strādāt ar pārspriedumu un argumentēto eseju, atvēlot tam laiku arī mācību procesā. Bija nepieciešams paredzēt laiku arī mutvārdu runas prasmu izkopšanai un izmantot pēc iespējas mūsdienīgākus valodniecības pētījumus. Tāpēc latviešu valodas optimālā kursa apgūves mērķis ir skolēnu valodas kompetences pilnveide. Programma sakārtota 4 daļās. Pirmā daļa – valodas struktūra, kura piedāvā sistematizēt pamatskolā iegūtās prasmes un zināšanas, gan morfoloģijā, gan sintaksē, gan leksikoloģijā. Otrā daļa – valoda un sabiedrība. Tajā aplūkota valodas vēsture, valodnieki, valoda kā identitātes veidotāja, dialekti, izloksnes, apvidvārdi un viss, kas saistīts ar valodu un mums sabiedrībā. Trešā daļa – valodas izteiksmes daudzveidība. Tajā aplūkoti dažādi valodas stili un to lietojums, atbilstoši saziņas mērķim, adresātam un situācijai. Tā kā mūsdienās vairs nelieto vienu stilu atsevišķi, šajā daļā izmantots Ilzes Lokmanas pētījums stilistikā par pazemināto, neitrālo un paaugstināto valodas stilu. 4. daļa – tekstpratība. Tajā piedāvāts analizēt un interpretēt tekstus, kā arī veidot argumentētu mutvārdu un rakstveida runu. Pārspriedumiem un esejām atvēlēts laiks mācību procesā, ļaujot skolotājiem izmantot piedāvāto saturu, vai arī salāgot to ar paša izvēlētiem tekstiem vai literatūrā mācītiem darbiem. Programmā paredzēti pārbaudes darbi 2 variantos. Dotas arī atbildes un vērtēšanas kritēriji. Pievienota specifikācijas tabula, lai skolotājs varētu pārliecināties, ka iekļauti darbā visi solo līmeņi. Piedāvātie teksti gan mācību materiālā, gan pārbaudes darbos ir daudzveidīgi. Tie ir gan klasiķu darbu fragmenti, gan mūsdienu literatūras fragmenti, gan periodika, gan arī video materiāls. Materiāla apjoms ir 210 stundas. Tās iespējams sakārtot gan 2, gan 3 mācību gados. Tas atkarīgs gan no skolotāju vēlmēm, gan skolas piedāvātā modeļa un izveidotajiem groziem. Katra temata sākumā redzams temata nosaukums, tam paredzētais stundu skaits un mācību mērķis. Iepriekšējā slaidā redzētais temats valoda lietišķajā vidē, šajā slaidā sakārtots atsevišķos apakštematos
kas ir nākamais materiāls programmā. Katram apakštematam norādīts paredzēto stundu skaits. Tālāk seko stundas izvērsums, kurš sakārtots tabulā. Katrai stundai formulēts sasniedzamais rezultāts. Tabulas kreisajā pusē atklāta stundas gaita, kur soli pa solim tiek realizēts temats. Uzspiežot uz ekrānā redzamajām saitēm, tiek piedāvātas darba lapas un pārbaudes darbi. Vidējā tabulas ailē ievietoti izmantojamie materiāli un avoti, kuri tāpat kā darba lapas atveras uzspiežot saitē. Te ir arī video, ar kuriem jāstrādā stundas gaitā, gan arī akadēmiski pētījumi, kurus paredzēts izmantot mācību procesā. Labajā pusē ir trešā sadaļa – metodiskie komentāri. Tajos ir gan piedāvājumi diferencēt mācību materiālu, gan uzdevumus, piemēram, tekstu analīze, kurā ir jāsaliek vispirms pieturzīmes, vai arī šie paši teksti jau ar saliktām pieturzīmēm. Ir arī ieteikumi grupu darbam, grupu darba sadalīšanas principi, ieteikumi refleksijām un daudzām citām darbībām, kas skolotājiem var noderēt mācību procesā. Ļoti ceram, ka materiāls būs noderīgs un ērti izmantojams, kā arī palīdzēs skolotājiem ietaupīt laiku, kas līdz šim tika izmantots meklējot tekstus vai palīgu materiālu vai sastādot pārbaudes darbus. Bet tajā pašā laikā ceram, ka šis materiāls atstās vietu arī skolotāju radošumam. Lai mums visiem izdodas! Paldies visiem par uzmanību! Kā minēts, priekšlikums, ieteikums un informāciju par nepilnībām aicinām iesniegt e-vidē mape, izmantojot pogu ziņot publicētājam, un, ja vēlaties sniegt izvērstākus komentārus un ieteikumus, lūdzam rakstīt uz šajā slaidā norādīto e-pastu. Vēlot visiem veiksmīgu jauno mācību gadu un vēlam veiksmīgu mācību metodisko materiālu izmantošanu ikdienas darbā. Paldies!